Мам, не пошла бы ты нахуй? Вот, все пройдет. Папа, не пошел бы ты нахуй? Ебала я ваш столбняк. Если умру, то я останусь. Я завтра пойду гулять сюда до ночи. А вы? Идите нахуй. Идите нахуй. Mazs puisis, kas cēlās no rītiem, lai nodzīvotu atlikušo laiku. Bija savs plāns, bet nebija vajadzīgs nevienam, tā kā viltots paraksts. Acis pret acis, viens pret viens ar tevi. Liec man ciest, dod man mieru, dod man dienu, kur velku pāri savai karjerai ar melnu baļķieri. Tēlojot to aktieri, kas stiepjas pēc mammas uzmanības, uzmes līderis, kam prātā tukša nākotne un nav neviens idejas. Viņš skatās mammas acīs, bet redz tikai tukšu bildu, kurā pasaules gals ir sācies. Viņš ir izmais ārā, lai nodzīvotu savas sāpēs, bet kāpēc nepadodas mazs puisis, kam rokās talants, prātā mērķis, tomēr dodas meklēt laimi, lai aizmirst savas pagājušās bēdas. Rokās talants, prātā mērķis, dodas meklēt laimi, lai aizmirst pagājušās bēdas. Katrai rīcībai, katram vārdam ir dots savs mērķis. Ir jāprot saredzēt to īsto, bet ne katram ir dots tādu spēju. Un ne katrs spēj saredzēt to, ko vienmēr vēlas. Katrai rīcībai, katram vārdam ir dots savs mērķis. Ir jāprot saredzēt to īsto, bet ne katram ir dots tādu spēju. Un ne katrs spēj saredzēt to, ko vienmēr vēlas. Viņš ir šeit, ja pat nevēlās būt. Visiem nospļauties, par ko viņš vēlējies kļūt. Ģimeni kā tādu viņš nezināja, tam bija jauča māte, kas viņu nicināja. Cik bieži nācās viņam nīkt tumšās ielās, cik bieži nācās sēdēt ieslēgtam 4 sienās. Viņš gribēja izlausties no visa tuvākajās dienās, yeah. Jo pat savās mājās viņš kļuvis ir par viesis, tam apkārtējie saka, tu svešās pēdās iesis, pametīs ģimeni pasauli laime, cipa meklēt skries. Tā kā spīdi, bet bez lāpes izkūpēs, tālai silās, par godu visiem tiem, kas it kā tevī vīlās. Tad viņš apdomāja, ko vispār viņš šeit cīnās. Savāds mantas devās prom un nebija vairs neviena līdzās, jā. Katrai rīcībai, katram vārdam ir dots savs mērķis. Ir jāprot saredzēt to īsto, bet ne katram ir dots tādu spēju. Un ne katrs spēj saredzēt to, ko vienmēr vēlas. Katrai rīcībai, katram vārdam ir dots savs mērķis. Ir jāprot saredzēt to īsto, bet ne katram ir dots tādu spēju. Un ne katrs spēj saredzēt to, ko vienmēr vēlas. Mām,